Parādīšu tev labāko setupu, kā filmēt savus motobraucienus. Mums ir Action 4 kameriņa, uzlikt virsū uz Dango mount. Šitāds te stiprinājums nopērkams gan Latvijā, gan arī Amazonē var pasūtīt. Beigā priekšrocība ir tāda, ka tu vari savos braucienos gan turēt kameru pie ķiveres klāt šādi, vienkārši pieliekot. Un vari viņu, ja kaut kāds actions ātri noņemt nost, skriet un filmēt. Baigi labā priekšrocība attiecībā pret GoPro ir tāda, kad šeit var uzlikt kameru vertikāli un GoPro uzliekot kameru vertikāli, ja pagriežot viņu vertikāli, viņi nav tieši pa centru, bet Action 4 tu var dabūt tieši pa centru. Tas ir baigi krūti un arī svarīgi. Rekur sezona tūlīt te pātām ir 3 minūšu attālumā. Es runāju par vasaras moto sezonu, ir kas brauc jau cauri gadu. Tā kā šitas ir baigi krūts risinājums. Un, jā, no sāniem tas viss izskatās šādi. Tad, kad tu brauc, tev kameriņa bišķi skatās uz leju. Man redz arī stūri, paneli, bāku, ceļu. Tā kā baigi foršais tāds, kas saka, leņķis ir šitai kamerā. Nu, un ja vienkārši ieslēgt viņu, rekur čiks nospiež rek pogu un attiecīgi sāk filmēt. Real story un viss iet vertikālajā, ja vertikālais pagaidām ir kings, bet ja gribās pa vecam YouTubiņā horizontālos video, tad rekur smuki uz tādu magnētiskā tiltiņa, tā kameriņa, šitā te vienkārši piestiprinās un vairākas reizes dienā var mainīt tos formātus, nezinu, rīliem, YouTube'am, TikTokiem, rekur vertikālais, tā kā baigi ērti un baigi krūti.